nevis tu, bet monitors. Pieksti meklē, vēl pirms acis atvērušās virtuvē. Tas ir laiks skaitītājs manā, kā kompanjons, kuram nepatīk klusums. Toaletē, kā lasām, jā, gultā, tā otrā sēja. Draugs saka man slikti, bet viņš runā pārāk garīgi, vairāk par minūti. Bez vizuāliem efektiem, bez beigu pārsteigumu, tāpēc viņa balss tiek izslēgta. Telefons nav telefons, tas nerunā, tas filtrē. Tas nesavienot atšķirā, tas nestāst, tas rāda. Bet ne to, kas ir blakus, tikai to, kas tev pietrūkst. Vai vismaz šķiet, ka pietrūkst. Tu smaidi, es gribu zināt, par ko tu smaidi. Bet tu saki, tas ir mans, un man arī ir mans. Mana cilme, mana plūsma, mana brīvība. Mēs guļam blakus kā svešinieki, katrs ar savu logu uz citu pasauli, kas nevienmēr ir labāk, bet vienmēr savējā. Telefons nav telefons, tas ir žurnāls bez vāka. Filma bez beigu titriem, lūkšana bez adresāta. Rokās visu dienu, bet sarunā ar dzīvu cilvēku ir kļuvusi par pārkāpumu. Nekādas atgriešanās nebūs. Mēs vairs nemākam būt bez fona troksni. Klusums rada trauksmi, acis meklē gaismu. Ne debesīs, bet ekrānā. Un pat ja viss ap mums sagrūs, mēs to nofilmēsim vertikāli un paslēpsimies savos story. Tā būs vienīgā valoda, ko pratīsim runāt. Un klusums, tas būs pēdējais, kur izslēgs. Ekrāni spīd tumsā, dzīvāk par mums vārdi rakstīti nerunāt, drošāk par patiesību. Mēs meklējam jēgu, kamēr jēga izplūst, mūsu balss klusumā aiz stikla pazūd. Mēs turpinām skatīties, kad vairs nav zīme. Troksnis nav klusums, bet vārdi slēpj. Runājam arvien mazāk, skatāmies arvien vairāk. Un klusums, tas vairs nav tukšums. Tas ir mūsos iemūšanā cēna spēks. Mēs neatstāji, bet pieņem.